Labdien! Mēs atkal ar jums esam Latvijas Diēnētikas centrā, un pie mums ciemos ir unikāls cilvēks, biznesmenis un lektors Andrejs. Sveiks, Andrejs! Sveiki! Kāpēc unikāls cilvēks? Mums tagad kādu laiku atpakaļ ļoti strauji saka pirkt grāmatu diēnētikā internetā un Latvijas Diēnētikas centrā. Ļoti daudz cilvēku nāk ciemos, un es zinu, ka ļoti daudz cilvēku arī pērk. Un tas cilvēks, kurš palīdz izplatīt šo grāmatu un realizē visu to pārdošanu, viss, kas notiek, ja? Tas ir Andrejs. Jā. Tāpēc arī unikāls cilvēks. Un man galvenais jautājums, kāpēc vispār tev sagribējās to darīt? Viss notiekās ļoti dabiski. Tanī brīdī, kad tu sāc gūt panākums, tad es pateikšu tā autoram, šī nav vienīgā grāmata, viņiem ir daudz darbu tātad, un tad, kad tu izlasi, kā es saku, jūs pēc tā, tad vai esmu gūs panākums vai neesmu gūs panākums, jūs varat to saprast pēc tā, cik es kā lamājos. Kāpēc? Tāpēc, kad labi, izlasi vienu grāmatu. Te man emocijas nebija daudz tāda, teiksim, tas bija tāds pats starts, bet tad bija nākošā grāmata izdzīvošanas māksla. Viņi gan pieeja tikai krievu un angļu valodā, bet tas šķērslis nebija, es izlasīju. Pirmais, kad es biju, es zvanu uz centru un lamājos. Es saku, ko jūs sēžat uz šitādām zināšanām, un tad ir, iedomājies, cik daudz es būtu tādas, tā tautas valodā runājot, nepatikšanas savārijas un vēl kaut ko, teiksim, cik daudz būtu, teiksim, vieglāk būtu, ja es būtu zinājis šito te. Lūk, un tad es nolēmu tātad, lai arī citiem nebūtu tās līdzīgas emocijas, ka vajadzētu tās grāmatas tātad, nedaudz plašāk patīk. Mēs to tirniecību tādu organizējām. Es tā teikšu, es biju bišķī tāds, ļoti tāds skeptisks, jo es zinu, kas tagad notiekās jauniešiem, teiksim, man likās, ka jaunieši vispār nelasa tādi, ja? Bet izrādās, ka cilvēkiem tā informācija par to, kā sakārtot savu dzīvi, tāda mani kā uzlabot, teiksim, gan savu garību, gan arī fizisko veselību. Cilvēkiem tas ļoti interesē. Viņi ļoti daudz un ļoti labprāt pērk grāmatas. Protams, ka galvenais tā diēnētika. Lūk, man vienkārši, teiksim, man bija labi tātad, un citiem cilvēkiem tāda, man vienīgiem, viņi ir simtiem un tūkstošiem, patiešām, teiksim, kādu laiku es jau esmu padzīvojis, ne tikai šeit, bet arī citās valstīs. Un, ļoti daudz panākumus cilvēku gūst. Lūk, un tad, tas bija pirmais solis, ko mēs sākām darīt. Tirgot, ja? Jā, mēs sākām pārdot tās grāmatas, tātad, ne? Kas biežāk, kurš pērk, sievietes vai vīrieši? Tev ir kaut kāda statistika? Ir, protams, ka meitenes ir daudz atbildīgākas. Viņām tas daudz vairāk interesē, viņas ir aktīvākas, jā. Puiši arī pērk, bet, galvenokārt. Bet jaunieši arī? Viņiem arī? Jā, un tas man bija vislielākais pārsteigums, ka pērk arī 20, 25 un 30 gadīgi. Tas bija man pārsteigums, un es pat īstenībā biju ļoti priecīgs. Ka tomēr interesē tieši, tieši viņiem vēl tā visa dzīve priekšā, un viņiem tas visvairāk ir nepieciešams. Tu, cik es saprotu, iepriekšējos video, tu teici, ka tu pirmo reizi atradīs, ieraudzījis jau un izlasījis grāmatu diēnētika 5 gadus atpakaļ. Jā. 5 gadi atpakaļ. Es zinu, ka diēnētika grāmata, viņa vispār pastāv Latvijā diezgan sen jau, kaut kādus 25 gadus vai vairāk, Jā. Kas tevi pamudinājis? Tieši tas arī tas. Jā, es vienkārši tagad, es vienkārši negribu, lai citi kāp uz tādiem pašiem grābekļiem, uz kādiem mēs, nekautēšos atbildēt, lielākā daļa, 90% cilvēki. Tie grābekļi ir vieni tie paši, uz kuriem kāp. Un tas nav kaut kādi pēdējie 5 vai 10, tas ir pēdējie 100 tūkstoši gadus tādi. Tie grābekļi, uz kuriem viņi kāp, ir vieni tie paši. Un tas ir izpētīts tagad riņķi apkārt, tāda, vienkārši ne viss. Vienkārši ir atnesies dzīvot tā, kā ir, teiksim, man ir tas, kas te notiekās apkārt. Jā. Lūk, un tad ir, labi, es jums pasātīšu vēl nedaudz savādāk.
vizīti, teiksim, ja? Tādī brīdī, kad jūs sākat kādu spēli, nav svarīgi, vai tas ir šaks vai cirks vai dambreti tāda vai kāda kārša spēle, jums ir zināmi noteikumi. Jā. Jums ir zināmi noteikumi, jums skaidrs tātad mani, ko jūs tātad dabūsiet, nu, kad jūs vinēsiet vai kad jūs zaudēsiet. Tātad, ja? Nu, lūk, un tad viena no tām galvenajām lietām, ko es gribētu pateikt tāda, vai ne, kad tieši autoram Ronam Habardam, teiksim, visās viņās grāmatās, teiksim, viņam ir tieši aprakstīti šie spēles noteikumi. Tad, kas ir dzīve un kāda ir tie noteikumi, pēc kādiem viņi ir jāspēlē, jo tu gribi tādā dzīvot un gribi, kā saka, kā cilvēks, labi, laimīgi, priecīgi, teiksim, ka tu dzīvot, teiksim, vai ne? Jā, un tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc var grāmatas sākt dzīvot. Forši. Tu saņem jau kaut kādus, varbūt, pateicības, cilvēki, piemēram, viņi ir nopirkuši, izlasījuši, Facebookā ir ļoti daudz atsauksmes, bet, nu, pats galvenais jau, protams, ir tas, ka tie cilvēki, kas atnākuši jā, tie, kas atnāk, teiksim, un, protams, ka tas skaits ir palielinājies. Nu, lūk, bet mums ir vēl viens līdz. Jā, sorry. Vai jūs tātīt, kas vēl ir? Redzi, grāmata ir kādas tā kopā ar vārnīcu, neaizmugurēju vārnīcu. Kopā viņa ir 661 lapspus. Nu, teiksim tā. Ir ko palasīt, vai ne? Jā, ir. Labai daļai pat iestājās koma apskatoties, teiksim, cik viņa ir. Nu, lūk, un tā kā grāmata ir domāta tāda pielietošanai, izmantošanai tāda, ja? Nu, viņa nav īsti daļratūra, nav īsti romāns, teiksim, tur diezgan daudz tehnisku terminu tāda, ja? Un viņi tāda, nu, vairāk uz mācību grāmatu. Un cilvēkiem, teiksim, nevienmēr to ir tāda viegli saprast, un tad mēs izdarījām vēl vienu lietu. Davai. Jā, mēs tādu, lai būtu vieglāk saprast tādu, ne par to, kas šeit ir rakstīts, un par to, kā to pielietot, un kā tas izpaužās reālajā dzīvē, mēs regulāri, parasti tāda no rudens sezona, ziemas sezona, tāda, nu, vasarā, kur tikai neliels pārtraukums, mums ir izveidots lekciju cikls cilvēka prāta anatomija, kurā ir pastāstīts, tātad, jā, nu, lielākā daļa, apmēram pusi no lekciju cikla tāda, man ir veltīta tieši tāda šīs grāmatas tēmai, kurai ir pastāstīts tāda, kurā mēs pastāstām, un pats galvenais parādam ar demonstrācijām. Jūs paši, teiksim, ne tāda savā starpā, no sākuma es parādu, pēc tam tāda cilvēka savā starpā parāda, kur jūs pārbaudiet, kā tas viss strādā. Tā kā, jā. Tas notiek, pareizi saprotu, ka tas pasākums ir klātienes pasākums. Jā, tas nav internetā, tas nav Zoomā nekur, jā, tas ir klātienē. Jā, tas ir klātienē, jo to demonstrāciju var izdarīt tikai dzīves cilvēks un dzīvi tāds, savu ekrānu, to diemžēl nav iespējams. Un tas notiekās, jā, tas notiekās klātienē. Forši. Starp citu, šī pašā telpā. Vau! Un cik bieži notiek notiecības? Reiz nedēļā. Reiz nedēļā, un tas ir kaut kāds cikls, jā? Jā, tas ir cikls, bet labā ziņa ir tā, ka, nu, ja nav paspēt uz sākumu, tad var arī ielikt arī tādu vidū, tur atsevišķies iet, bet tā pamatā var arī no vidus var sākt, un viņas tā par īņķi iet. Tā kā jā, pēc tam viņas iet par īņķi un uzsākt var jebkurā brīdī. Tā kā jebkurā lekcijā, ja viņa ir uzsākta, piemēram, es no 5. lekcijas varu atnākt un man būs pilnīgi viss skaidrs, jā, par ko ir? Nē, nebūs viss pilnīgi skaidrs. Bet mēs tā diezgan tā ātri atgūsim, teiksim, ne? Jo mēs katrās lekcijas sākumā tur atkārtojam, tur iepriekšējo, tad piemērus izrunājamies, un visus piemērus ņemam tikai no apkārtējās un no jūsu personīgās dzīves. Tādas grupas jau ir bijušas, cik es saprotu. Jā, protams, jā, pirmā grupa pagājušajā gadā apsaulējusi, jā. Un cik es saprotu, esi arī tas lektors, kurš arī vada? Jā, esmu tas lektors, bet es neesmu vienīgais, mēs esam vairāki. Esmu viens no. Tu esi viens no. Jā. Es vispār brīnos, kur cilvēks, Andrejs, kur tu ņem spēku un to laiku visu to darīt? Jo es zinu, ka tu nodarbojies ar daudzām lietām. Kā tev vispār ir tie spēki? Nu, te es jums pateikšu tā, te ir kārtīgie brīnumi. Tad, kad tu saproti, kā tā dzīve ir iekārtota un kā viņa notiekās, un tad, kad tu paņem salietas pareizi prioritātes, un tad arī tas laiks kaut kur uzrūdās. Tu viņu
viņu? Nē, es neesmu ar tiem meistariem, kurus tu rāda televīzijā tāda, nekad viņš aiziet uz koncertu, zin tagad, vai ne, tur nopelnīt pār 10 miljonus, tāda ir mīļš vīrs un sievas un bērns un vēl tur. Jāstrādā ir, bet nu, jā, tas ir cita vēl viena lieta, jā, tad, piemēram, es salīdzinu ar to, kādas manas darba spējas bija 5 gadus atpakaļ un kādas viņas ir tagad, nu, gribu teikt, tur ir ievērums kāpums. Tur ir ievērums kāpums. Nopietni, bet par 5 gadiem tu paliki bišķiņ vecāks par 5 gadiem. It kā cilvēkiem pēc 5 gadiem spēka paliek mazāk, ne? Bet tev palielinājās tie spēki. Jā. Ārprāts. Tā vispār. Nē, tas nav, tas ir kārtējums, mazliet brīnums, kuru nevar izskaidrot, tu vienkārši vajag paņemt un pārbaudīt, kāds notiekās. Nu, tad mēs vienkārši aicinām jums atnākt uz Latvijas Dienvidikas centru. Mēs atrodamies Krišjāna Valdemāra iela 20, Office 2. Jūs varat iepazīties ar Andreju paši, uzdot viņam jautājumus, pierakstīties uz lekcijām. Nosaukums, Andrejs, vai lūdzu atkārt? Jā, cilvēku prāta anatomija. Cilvēku prāta anatomija. Mēs lejā komentāros atstāsim telefona numuru, Latvijas Dienvidikas centra telefona numuru, uzrakstīsim vairāk informācijas, un, protams, jūs vienmēr varat piezvanīt, paprasīt, atnākt arī klātienē, uzdot savus jautājumus, un pērciet grāmatu Dienvidika, atklājiet sev jaunumus un atbildēs uz saviem jautājumiem. Jā, atbildes uz jautājumiem, kurus ir visi meklējuši daudz. Viņas ir meklētas gadsimtiem, tūkstošiem. Vai ne? Bet var ātrāk. Var atrast un nevajag vilcināt to laiku. Jā, tiek. Andrej, paldies tev, Miš. Bija prieks ar tevi atkal parunāt. Tu esi superīgs cilvēks, ar kuru var parunāt, ļoti interesanti. Un tikšanos, es domāju, ka mēs vēl ar tevi tiksimies un ierakstīsim pāris video. Ja? Labi, sarunājuši. Paldies un uz tikšanos. Paldies. Paldies, Andrej.